Sveiciens pirmajā skolas dienā, zinību dienā, kuriem tāda tā ir. Puķis man ir, bet tās nav ne uz skolu, ne kādai skolotājai. Man šitā diena ir vispār tāda skumja. 3 bērni jau gandrīz ir izskoloti, mani 3 bērni. Un jaunākā meita aizgāja tehnikumā uz pēdējo kursu, un tāda, pēdējais gads un visu skolu vairs neiesim. Un tā ir katru gadu. It kā tad, kad gāja bērni vēl pamatskolā, tad likās, tik būs brīvība un tā, bet vienmēr tā ir tāda skumja. Es pieņemu, ka tā man ir tāda aizņēmta skumja. Tad es varētu teikt no tādas sistēmikas puses. Man suns rūc. Es nezinu, vai varēs redzēt. Čabīti, tev tur kauls ir, jā? Rafs vienās pēc kaula. Jā. Un tad, lai es to savu skumju remdētu, tā kā mēģinu darīt visu kaut ko, un sāku šķirstīt galvu. Jā, tas ir obligāti, ka suņiem ir jābūt klātesošiem, tad, kad es runāju. Visādi citādi viņi nav aktīvi, bet tagad ir. Tad, kad es tā kā mēģinu tajos septembros, un es katru septembru aizmirst, kā ir jums arī ir tā, kad, vai jūs, kādas ir jūs tās sajūtas, tad, kad aiziet bērnu uz skolu, man ir tā interesanti. Un tā kā vakar pat nenojautu, vakar man jaunākā meita aizbrauc uz skolu, jo šodien ir viņas 1. septembris, un tikai šorīt mostoties sapratu sajūtu, ka kaut kāda tāda jokaina sajūta ir. Un tad jau tepat Instagramā ir pirmo, tā kā skolas dienu bildes, vairāk es kaut kā pamanīju pirmklasnieks, un tad jau tā lielā raudāšana aizgāja, tāda lielā skumja. Un jā, un sāku šķirstīt bildes. Par ko vispār šis ēters ir. Sāku šķirstīt galerijā bildes, un sapratu, ka man ir jāizdzēš, galerijas bildes tās, kuras var vai publicēt, vai pavisam izdzēst, kur, piemēram, ir 10 vienādas. Un es Instagramā esmu izveidojusi sev dažas galerijas, kuras man ir īpašas. Un viena no tām ir mani sirds cilvēki. Un tas kaut kā bija kopā ar šo sajūtu, ka ne tikai skumja par to, ka bērni aiziet uz 1. septembri un ir kaut kādā savās gaitās, bet vispār, kad manā dzīvē ienāk cilvēki, viņi ir īpaši, viņi ir svarīgi un aiziet, bet ir tādi cilvēki, kur paliek līdzās visu laiku, kā piemēram vecāki, viņi ir, un man ir paveicies, man ir abi vecāki, māsas, brāļi, draugi, radi, un tad, galerijā zem nosaukuma sirds cilvēki esmu salikusi sev svarīgus cilvēkus. Jā, kāds man jau ir tur, kāds labs un laba draudzene, man tur ir ilgi, un vēl joprojām mēs draudzējamies, kādas paziņas un foršas meitenes ir ienākušas manā dzīvē, kādu es esmu satikusi tikai uz 1, 2, bet tas ir bijis svarīgi, šķirstot galeriju, to tā, pārdomā. Un tad es tur saliku, lai paliek priekš manis, un lai, ja tu tur arī sevi ieraugi, tad, tas nav tāpat vien, tāpēc, ka man nebija kur bildes likt. Tagad tā es to savu skumju dzenāju, kas man ir šodien. Viņa pat nav īsti tāda loģiska un saprotama, jo viss jau ir kārtībā. Tā ir, tā mēs te, gan man liekas, ka pasaulē vai Latvijā, darām, ka 1. septembrī mēs laižam savus bērnus uz skolu un it kā nav par ko skumdi, bet, man ir tā. Lūk, tad par to šis stāsts.
Atā. Tā. Mhm.